konsultācijām mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Tātad, risinam, nav ko te čamāties. Labrīt, labdien, labvakar. Labdien, tātad. Labdien, tātad. Man ir problēma un vajag jūsu padomu, kā rīkoties sekojošajā situācijā. Okay. Sekojošajā situācijā. Okay. Man ir 16 gadi, tomēr man ir sajūta, kad es patīku manai skolotājai. Ak, nē! Ak, nē. Mācību gada laikā. Kāpēc par skolām? Skola jau sen beigusies ir. Mācību gada laikā viņa mani bieži atstāja uz pēcstundām. Izklausās drausmīgi, bet nē. Kad biju viņas kabinetā, es pat zinu, ko šis ved. Ak, nē. Mēs vienkārši runājāmies un skatījāmies video. Jā, izklausās jocīgi, bet nu tā ir. Tas izklausās ļoti creepy. Jā. Ļoti. Es tam nepievērsu īpašu uzmanību līdz dienai, kad viņa man uzrakstīja Facebook. Sākumā viss normāli apvaicājās, kā vasaras brīvlaikā klājas un tā tālāk. Tomēr tad viņa mani uzaicināja pie sevis dzīvo apmēram 40 minūšu attālumā. Teica, ka varēšu palikt pa nakti. Skatīsimies filmas un tā tālāk. Ko man darīt? It kā gribas, bet kāpēc tā man atgriezties skolā? Un ja vecāki uzzinās, veči palīdziet. Jā, mani sauc Frīdis. Frīdi. Ir cilvēki, kas sapņo par šādām opcijām. Es būšu godīgs, ja man tā būtu, es būtu kaimojis. Ja man tā būtu bijis. Man liekas, 90% no večiem, kas mācās skolā, grib izvēlēt tās skolotājs. Jā, nu ne visas. Nu ne visas, nu ir viena tā skolotāja, kuru nu vēl gribās paņemt kārtīgi pār. Cer, ka kaut kas būs. Bet nu tā nekad dzīvē nenotiek. Vismaz man nekad tā nekas nav bijis. Jā. Es nezinu. Es pateikšu tā. Es nezinu to likumdošanu, tāpēc man nav ne jausmas, vai to var darīt vispār vai nevar darīt 16 gados. Bet man liekas, ka nē. Ja nevar. Ja tā ir skolotāji, man liekas, ka tas nav atļauts. Cilvēki, kas šo skatās komentāros, uzraksta, vai tas ir atļauts. Uzrakstiet komentāros, vai to drīkst darīt vai nedrīkst. Bet Karača, zinošie. Mēs nedrīkstam ieteikt viņam sliktas lietas. Jā, tātad mums jāskatās no abiem variantiem. Ja var un ja nevar, tad negatīvo variantu. Ja nevar neko darīt vispār. Nu, ja neko nevar darīt, tad pasaki viņai. Jā. Tev ir 16 vecīgi. Un jums ir meitene. Man ir 16 Anita. Es nevaru vēl. Jums ir 28 vai cik viņai ir? Žēl, ka viņš nepateic, cik viņai ir. Pieņemsim, ka viņa ir 28. Tas tāds labs vecums īsti. Tas tvirts vecums. Un, karoče, pat 28 tātad, piedodiet. Viņa būs vīlusies. Bet, nu, varbūt tev atzīmes. Bet tev nav jāskatās. Tu vienkārši ej uz skolu. Vienkārši. Kas nenotika? Tu neizvēlējies skolotāju. Vienīgā lieta, kas notiks, tev jāsaprot, tev jābūt pofīgi par to viņas acīs, kā tu izskatīsies, jā? Jā. Tev jānožēlo to, ka, diemžēl, tu nevari vēlēt ārā savu skolotāju. Tas ir tas, kas, ko tev būs jāpārdzīvo. Nedrīkst vairs uz pēcstundām palikt un jāizvairās no šitādām lietām. Bet reāli, ja sliktākas atzīmes speciāli sāk likt, tad ir jāsaka senčiem un tā tālāk. Jā. Vai arī jāmaina skola un visu un easy. Ja drīkst. Okay, ja drīkst. Tagad tas foršais. Tu gribi dzirdēt, veicīgi. Jā. Tātad. Ja drīkst. Tu paņem. Tev pat darīt neko nevajag. Jā, vajag. Skaidrs. Viņu sauc. Tu aizej, nomazgājies. Obligāti nomazgāties vajag. Obligāti. Tad paņem, uzvelc visjaunākās drēbes, kas tev ir. Jā, visjaunākās. Fresh. Kaut vai mēnesi vecas, bet pirms mēneša pirktas tāpat tās ir jaunākās. Ņem. Ja tev ir Jordan, tu velc. Ja tev ir kurpes, ja tu kaut kāds uzvalk. Jā, velc. Viņi izkusīs, jo viņi domās, ka tu 16 gados jau esi vīrietis. Jū. Oi, baļīt. Bet vēl šito vajag. Šis ir the most important thing of all. Jo tici man, tu negribētu. Nē, un viņa arī man liekas, ka negribētu. Jā. Lai tas skolotāji. Jā, viens, what the fuck?
Iedomājies, viņu māca vēl skolā, un viņa ir stāvoklī, kamēr No skolnieka. Vīrs ķipā vēl skolnieks. Mācās. What the fuck? Nē, tu to negribētu. Tu negribētu. Viņa arī to negribētu. Kas tālāk notiek? Tālāk notiek filmas scenārijs, skaties filmu, un tālāk jau viss pats notiks. Viņa ir pieredzējusi sievieti, viņa zinās, ko darīt. Tu pat varēsi neko nav jādara. Jā, tu varēsi vienkārši sēdēt un skatīties arī filmu. Jā. Un kas tālāk notiks, tas paliks starp jums. Jā. Bet pats galvenais, ko nevajag darīt, nevajag iet uz skolu nākamajā dienā un teikt visiem, es izvēlēju to skolu. Ja tu to izdarīsi, tad tu esi reāls priduraks. Tu reāli esi auns, baļin. Jā, tāpēc, ka tad, protams, skolotāja reputācijas sačakarēs viņu visticamāk no darba izsēdīs. Jā, neviens ārā, tāpēc, ka viņu pazīst kā to skolotāju, kas vēlē ārā skolēnus. Un tas ir slikti, tas ir traģiski. Jo mēs visi skolēni gribam vēlēt. Jā, tieši tā. Un, tu burtiski atņemsi iespēju citiem, kas grib. Jā, un tu atņemsi iespēju ar viņai strādāt, jo viņai sekos šī reputācija uz citām skolām, un viņu nepārprotiet tikai cilvēkiem. Jā, karoči, vecīt. Tev ir tikai tādas opcijas. Bet man šķiet, tev pirmā opcija tomēr spīd. Ka nekas tev nespīd. Jo tas nav atļauts nemaz. Jā, bet lai tev veicas. Lai tev veicas. Jā. Tu esi reāli veiksmīgs čūks. Tu esi veiksmīgs čūks, jā. Ja man tā būtu, es nezinu. Jā, kāpēc man tā dzīvē nekad nenotiek? Tāpēc, ka es skolā nemācos. Jā. Labi, spiediet laiku, share, like un komentējiet. Galvenais, kas notiek komentāros. Paldies visiem, kas skatījās. Jā. Pamēģināšu izslēgt ar šito štokāru. Nesanāk. Nu tak slēdz! Fuck! Nu nevar izslēgt.